Visu manu kustamu un nekustamu mantu, lai tā būtu kur un kāda būdama, kas manā nāves dienā man piederēs un uz ko man pēc likuma būs tiesības, arī to, kur es nākamībā varētu iegūt, kā arī visas savas likumīgās tiesības, novēlu sekojošiem cilvēkiem. Savam darba kolēģim Broņislavam Garozam novēlu sava nelaiķa vīra darba instrumentus. Paldies, negaidīju. Savai darba kolēģei un draudzenei Dainuvītei Plotniecei novēlu visas savas rotas lietas, savai radiniecei Benitei Savickai novēlu savas grāmatas, bet savu privātu māju, kas atrodas adresē Lejas iela 5, Rīgā, novēlu savam mīrniekam Uģim Dreimanim. Paldies, tante Leontīna! Ko nozīmē Dreimani? Es esmu radinieks, viņš nav it nekas. Paldies, tantei! Nē, ko nozīmē paldies? Tas taču nav godīgi. Nē, es to tā neatstāšu. Savickas kundze sākumā pēc palīdzības vērsās pie manis. Bet mēs juridiski Leontīnas Lapiņas testamentu apstrīdēt nevaram, jo Savickas kundze, diemžēl, nav tik tuvu radiniece, lai viņai kaut kas pienāktos. Bet es esmu vienīgā radiniece. Citu radinieku viņai vairs nebija. Bet tai vietā, lai atstātu mantu ģimenē, viņi to novēl kaut kādam avantūristam, krāpniekam. Es protams, saprotu jūsu sašutumu un lietas būtību, bet ko jūs gribat no manis? Es gribu, lai jūs pierādāt, ka tas Dreimans ir man radinieci nožmiedzis. Tātad nāves apstākļos bija kaut kas aizdomīgs? Tieši tā. Nu, padomājiet pat. 60-gadīga veselīga kundze nomirst no saindēšanās ar gāzi. Skaidrā dienas laikā. Viņi ieslēdz gāzes plīti, atstāja vaļā un aizmirst piešaut uguni. Tas taču vienkārši nav iespējams. Es esmu pārliecināta, ka tas Dreimans viņa nožmiedzis. Vispirms viņš apten viņa pirkstu, pēc tam pierunāja uzrakstīt testamentu un pēc tam nožmiedz. Labi, kas ir šis Uģis Dreimans? Dreimans tas ir mirušās kundzes īrnieks. Kāds tur īrnieks? Viņš taču nemaksāja vispār par īri. Ne, nu varbūt viņš reizēm nokļauj zāli. Nu varbūt kādreiz salaboja kādu krānu. Un tā arī bija visi īsmaks. Es tiešām nesaprotu, kā Leontīna varēja uzķerties. Es nesaprotu, kur tu tā skrien. Es negribu nokavēt. Gabija tak viena pati var parunāt ar to klientu. Galu galā tur ir arī Marčello. Pagaid, viņai taču nav jāstrādā vienā. Mums ir attaisnojošs iemesls. Mēs strādājam pie citas lietas. Mēs esam pelnījuši pauzi. Varējām vismaz iet normālā tempā, nevis skriet. Paklau, es domāju, ēdam paņemt. Kāpēc tā gadījumā ar Gabijas nolaupīšanu viņai vispār vajadzēja paņemt atvaļinājumu? Ok, sapratu. Varējām vismaz kaut ko dzeram paķert pa ceļam. Man vispār nepatīk šī radu un draugu kastīšanās par mantu. Nu, kundze ir izteikusi savu pēdējo gribu. Man liekas, to vajadzētu respektēt. Protams. Bet var gadīties, ka tas čalis ir to tantiņu, lai dabūtu māju. Visbeidzot, viņš būtu tāds kretīns, viņa to māju viņam vispār nebūtu norakstījusi. Pagā. Padomāsim. Vientuļa, sieviete, bez vīra, bez bērniem. Un pēkšņi bams. Jauna puiša uzmanība. Iedomājies, vīriešu rokas mājās. Nav viegli taču vienai pašai uzturēt privātu māju.
Vajag taču kaut kas notīras niedziņu, karogi izkarīt. Labi, tu pierunāji, bet jāsagaida Roberts, un tad mēs varam braukt runāt ar to čau. Ei, čau! Čau! Baigais karstums! Čau. Oh, Pagā karstā, mēs te reku kā reizi ir ūdentiņš. paldies, forši. Nu? Piedod, ka mēs nokavējam. Viss kārtībā. Es visu noskaidroju, iespējams slepkavību, jābrauc runāt ar aizdomās turamo. Es tev sīkāk izstāstīšu pa ceļam. Negribi padzerties? Nē, Reku, mēs te sagriezām citronu. nē, Marčelo, paldies. Nav jau par ko, jā. Jūs skrējāt? Un kā vēl? Kā negribējām, lai Gabriela strādā vien pati. Zini pēc tās lietas ar tiem orgānu zagļiem. Vispār es domāju, ka Gabrielai vajadzētu paņemt atvaļinājumu. Man tā Benita nelikās simpātiski, bet iemesls aizdomām ir. Tā mirusie kundze strādājusi zoodārs kafsē, bijusi ļoti saprātīga. Tātad strādājusi gan ar cilvēkiem, gan ar naudu, pat ar datoru. Diezgan neticam, ka atgriež gāzi un nepiešķiļ. Ķibels ar gāzes plītīm mēdz notikt. Varbūt kundze taisījās ar dienos iedzērt miega zāli. Nē, nekādas zāles organismā nav atrastas. Un gāzes plīti ēdiens arī nav bijis. Es vispār nedomāju, ka viņa pati to plīti ir ieslēgusi. Nu, labi, bet kāda versija par pašnāvību? Policija it kā pārbaudījusi un atmetusi. Benita arī teica, ka radinieks bijusi pārāk dzīvespriecīga, lai kaut ko tādu darītu. Nav bijis iemesli. Darbā viss kārtībā, ar veselību arī. Nu, skaidrs, tad jāparunā ar to čalu, kas to māju mantoja. Kā to džeku savs? Uģis Dreimanis. Viņš studē bioloģiju, strādā zooloģiskajā dārzā par dzīvnieku kopēju. Paklā, man ir ideja, ja mēs varētu iestāstīt, ka tev vēl nav 18 gadu, mēs varētu iekonomēt labi. Jā? Jā. Tikai tad, ja tu tēlos pensionāri, kam pār 70. Bet maksāšies? Mēs te neesam atnākuši uz randiņu, ja? Policija jau visu noskaidroja. Tas bija nelaimes gadījums. Es nesaprotu, ko jūs vēl gribat. Mēs strādājam Leontīnas radinieces Benitas Savickas uzdevumā. Es saprotu Benitu. Skaidrs, ka viņa dusmojas par to, ka nedabūja mantojumu, bet tas ir tikai loģiski, ka Leontīna viņai neko neatstāja. Jā, kāpēc? Tādēļ, ka viņām bija sliktas attiecības. Benita gaidīja, kad viņa nomirs, un Leontīna to ļoti labi zināja. Viņa jums to pateica? Man pašam ir acis pierē. Es taču to Benitu pazīstu. Kur jūs bijāt Leontīnas nāves dienā laikā no 12 līdz 3? Nu, es neesmu viņu nogalinājis. Viņa man bija tikpat kā vecmāmiņa. Jūs nogalināt savu omītu mantas dēļ? Kur jūs bijāt tajā brīdī? Es biju šeit, strādāju. Mēs kopā ar Broņasalu tīrījām Nagaņa teritoriju. Dambriežu un Ungārijas stepes govs aplūks. Ja neticiet man, pajautājiet viņam. Bet tagad piedodiet, man ir jāprūpējas par kazām. Tu zini, kāds izskatās Dambriedis? Drīzāk mani interesē, kāds izskatās Broņislavs. Stulbi būtu iet klāt katram kopiem prasīt, jūs man neesat Broņislavs? Nu labi. Kāds tev iespējas par Uģi? Skaidrs ir viens, viņš nervozē. Tāpēc, ka policija viņam to visu jau vienreiz bija prasījusi, nu normāli. Es domāju, ka viņš teica taisnību. Iepatikās? Man? Netaču. Es domāju, ka Uģi gan mēs vairs nesatiksim. Broņislavs apliecinās viņa alibi un lieta būs slēgta. Uģim ir pilnīgi taisnība. Mēs tajā laikā tīrījām Nagaņiem aplokus. Jā, 3 stundas bez pauzēm. Ne, pauzēs mēs kopā pīpējam. Uģis ir ļoti labs cilvēks. Laim, ka Leontīna atdeva to māju viņam, nevis Benitai. Jūs varbūt konfetīt gribat? Nē, paldies. Tad pareizi ir. Starp citu, mums runājot, tā Benita ir ļoti slikts cilvēks. Viņš ir radiniecis, bet viņa par Leontīnu nemaz nerūpējās, nemaz pēc kuģis gana. Viņš ir zālīti, viņš sapļāvi, malciņu viņš saskaldīja.
ka tekošo krānu salaboja. Viņa zelta rokas un dzīvnieks mīl. Leontīnai bija tādi divi mazi kaķi. Jā, atgriezīsimies varbūt atpakaļ. Visas šīs 3 stundas jūs tīrījāt nagaiņu aplokus. Jā? Uģis gan apgalvo, ka jūs bijāt arī Nilzirgu mājā. Jā, pareizi, kā es varēju aizmirst. Nu jā, mēs bijām arī Nilzirga mājā. Tur taču cilvēki sametuši baseinā tik daudz visādi štruntus. Tos taču viss jāiztīra, vai ne? Mēs bijām papriekš iztīrījām nagaiņiem un pēc tam bijām pie Nilzirgiem. Uģis saka otrādi, ka sākumā pie Nilzirgiem un tad pie nagaiņiem. Tā jā, ja Uģis tā saka, tad tā arī bija. Viņam tā atmiņa ir laba. Manā vecumā jau vairs smadzenes tie Man liekas, ka smadzenes strādā tikai jūs melojat, lai Uģim nodrošinātu alibi. Tas tev labi izdevās. Kad zināji, ka Broņislavs melo? Tāpēc, ka viņš pārāk slavēja Uģi. Bija gatavs piekrist visam, ko Uģis ir teicis. Domā, Uģis samaksājis? Nu, to mēs tūlīt viņam arī pavaicāsim. Nē, esmu es viņam maksājis. Broņislavs to izdarīja kā īsts draugs. Tad jūs tajā laikā nebijāt zoodārzā? Biju. Bet es nestrādāju. Es biju kopā ar draugiem. Un kāpēc uzreiz mums to neteicāt? Banāli, bet viņi ir precējusies. Kā viņi sauc? Regīna Akmentiņa, viņa ir mūsu zooloģiskā dārza direktora sieva, un viņas īsti neko nezina. Es negribu, lai jūs padomājat par mani kaut ko sliktu. Mums tas ir nopietni. Viņi gatavojas šķirties, bet tas ir sarežģīti, jo viņiem ir bērns. Un turklāt jūs saprotat, mums būs jāmeklē arī jaunas darba vietas. Un viņi arī te strādā? Jā, Regīna atbild par sabiedriskajām attiecībām. Es iedošu jums viņas telefonu numuru. Piezvaniet, paprasiet, viņa visu apstiprinās. Tikai lūdzu, lai viņas vīrs neko neuzzina. Labdien! Regīna Akmentiņa. Roberts Meirāns. Gabriela Ozoliņa. Cik es saprotu, jūs esat atnākuši parunāties par Leontīnas Lapiņas nāvi. Nu, mūsu zoodārzam ir ļoti žēl par notikušo. Redziet, viņa bija ilgadēja mūsu darbiniece, visi kolektīvs viņu ļoti cienīja, mīlēja. Patiesībā mēs neatnācām runāt par Leontīnu. Bet pa telefonu jūs teicāt. Jā, mēs atnācām parunāt par jūsu attiecībām ar Uģi Dreimanu. Oi, Uģīte, piedod, tik dūmi sanāca ar tiem detektīviem. Viņš man piespied burtiski pie sienas. Tev tagad būs nepatikšanas. Nē, viss kārtībā, viss kārtībā. Manu alibi apstiprinās cits cilvēks. Kas tad? Mana draudzene. Jā, mazliet nepatīkam tas būs, bet nekas traks. Labu apetīti. Paldies. Tas ir absurds. Es nesaprotu, kāpēc Dreimans kaut ko tādu ir sacījis. Man ar viņu nav bijušas intīmas attiecības. Atvainojiet, lūdzu, ka mēs jaucamies jūsu personīgajā dzīvē. Ticiet, mums arī tas nav patīkami. Šī saruna ir neoficiāla. Neviens par to neuzinās, ne jūsu vīrs, ne policija. Neuzzinās, tāpēc, ka nav ko uzzināt. Nekas tam līdzīgs nav noticis. Es neesmu bijusi ar Dreimanu ne Leontīnas nāves dienā, nekādā citā. Tas cilvēks vienkārši nekrietni melo. Saprotiet, lieta ir ļoti nopietna. Uģi var apvainot slepkavību. Lai apvaino. Man vienalga. Nē, ziniet, man nav vienalga. Viņš to ir pelnījis. Es neticu, Regīna. Regīna tā nevarēja teikt. Nu, diemžēl viņa tā teica. Es domāju, ka viņai tas ir nopietni. Ka viņa šķirsies, bet pie pirmajām nepatikšanām viņa... Jūs viņai pateicāt, ka mani var apsūdzēt slepkavībā, ja viņa melos? Jā, mēs to pateicām. Lai paliek. Kur tu biji Leontīnas nāves brīdī? Es biju kopā ar Regīnu. Kurš to var apliecināt? Neviens. Kā jūs nesaprotat, mēs taču uzmanījāmies, lai neviens mums neierauga kopā. Mēs bijām viņas kabinetā divatā, un es neesmu nogalinājis Leontīnu. Tur izdarījis kāds cits. Kurš?
Es taču nezinu, tas ir jūsu darbs, meklējiet. Pagaidiet, nomierinieties, padomājiet, jums noteikti var būt kāda versija. Jūs pazināt Leontīnu, kas viņai varēja būt ienaidnieks? Benita. Nu jā, Benita domāja, ka māja paliks viņai, jo viņa ir vienīgā radiniece, bet apnika gaidīt, ka Leontīna nomirst dabiskā veidā un... Jā, es domāju, ka tā bija viņa. Aplauzās, kad mantojums izrādījās savādāks nekā viņa cerēja. Tas nav Uģis. Tu vienkārši neesi objekti. Nu, izbeidz, man viņš nepatīk. Viņam ir draudzene, kur viņš mīl. Draudzene. Varbūt viņš to izdomāja. Nu labi, nekasaties. Jūs to maizi ēdīsiet? Nē. Ko es paņemšu? Vienalga, tas nav Uģis. Es domāju, ka tā ir Benita. Kāda viņai jēga nogalināt savu radinieci un pēc tam nāk pie mums? Viņa nenāca pie mums, viņa gāja pie jurista konsultēties par testamentu apstrīdēšanu. Marčelo viņa atved pie mums. Bet viņi taču varēja atteikties. Nē, nevarēja, jo tas radītu aizdomas. Čau, Marčelo. Prieks tev dzirdēt. Kā tu līdi? Nē, es nevaru, mēs esam vilkos, mēs ēdam. Man īsti arī nav ko teikt vai klientei. Labi, mēs nākam. Marčelo ar Benitu gaida mūs pie kantora. Benita ir nocietusies, grib uzzināt, ko mēs esam noskaidrojuši. Nu, un ko man viņai teikt? Mums ir 5 versijas, viena no tām, ka viņa pati ir piebeigusi savu radinieci. Labi, es aiziešu tāpēc uz pārus. Tikai tu neizmūdies, ja? Loģiski. Labāk tik. Paldies. Mierīgi mēs apsēdīsimies, visi izrunāsim. Tik un tā, es gribētu zināt, vai jūs esat kaut ko noskaidrojuši. Saprotiet, izmeklēšana vēl ir procesā. Nu, labi. Vismaz varbūt jūs man varētu pateikt, vai Dreimanim ir alibi? Un jums pašai? Ko lūdzu? Kur jūs bijāt Leontīnas nāves laikā no 12 līdz 3? Nu, ko tas nozīmē? Es taču jums maksāju, lai jūs noskaidrotu šo lietu, nevis lai apvainotu mani un uzdot kaut kāds absurds jautājums. Starp citu, Uģis nav vienīgais ieguvējs. Citiem cilvēkiem arī Leontīna kaut ko ir novēlējuši. Grāmatas Benitai un instruments Broņislavam? Tu aizmirst rotas lietas draudzenei Daivītei. Kas tur ir pāris dzintars brošas? Var jau būt. Bet man liekas, noskaidrot ir vērts. Pakļau, tu ļausi man paēst? Starp citu, grāmatas arī var būt ļoti vērtīgas. Zini, kāds bibliogrāfisks retums vai pirmizdevums. Pirmā lapa autora autogrāfs vai kaut kā tam līdzīgi. Instrumenti arī var būt vērtīgi. Cirvis un zāģis vesela bagātība. Varbūt ka elektroinstrumenti vai pneimatiskie. Tu vispār zini, cik tagad maksā viens labs elektriskais urbis? Tu ļausi man paēst? Labi. Cik var ēst? Kas te par cilvēkiem, pie kuriem jūs man esat atvedis? Benits kundze, nu... Es atsakos no jūsu pakalpojumiem. Un no jūsējiem arī. Un no manis jūs nesaņemsiet nevienu santī. Kas notiek? Tu turat viņu aizdomās? Jā, Cik nopietni? pietiekami. Atceries, tu viņai piedāvāji vērsties pie detektīviem. Ko viņi darīja? Viņi uzreiz piekrīt? Nu, nē. Man viņa nācās tā kā pierunāt, bet viņi baidījās, ka tas būs dārgi. Nē, viņi baidījās par pilnīgi kaut ko citu. Viņi tev pateica, kur viņi bija Leontīnas nāves laikā? Jā, viņi bija zooloģiskajā dārzā savā informācijas centrā. Un tu to pārbaudīji? Nu, izskatās, ka tas būs jāpārbauda tev un Robinu. Es esmu pārliecināta, ka Benita tajā laikā darbā nebija. Bet mums vajag faktus, nevis tavu pārliecību. Es tikai domāju, ka mēs tai Dainavītai varējām mierīgi piezvanīt, nevis tagad vilkties šeit. Paklau, par zvaniem aizmirstam. Mums vajag redzēt to cilvēku sejā, redzēt viņa emocijas. Paklausies, tu izbeidz uzvesties kā skolotājs, ne? Labi, piedod. Aha, tā jau papa. Bet biļets pirkšais. Vienu pieaugušo un vienu bērnu. Mēs ar Leontīnu bijām kopā 10 gadus.
draudzējamies 10 gadus. Iedomājieties, viņi tepat blakus kasītē un es atkal tajā informācijas centrā un tā gadu gadiem, dienu no dienas. Es vispār nespēju pat noticēt, ka viņas vairs nav. Tāda nelaime. Šis te krelīts arī viņi man atstāja. Plotnieces kundze, mēs gribētu... Vēstnieks sauciet, lūdzu, man par Dainavīti. Dainavīti labs latviešu vārds, ko tik oficiāli. Labi, tad jūs strādājāt Leontīnas nāves dienā? Jā, protams. Es te esmu katru dienu, katru darba dienu, no rīta līdz vakaram. Un Benita tajā dienā arī strādāja? Jā, protams, ka viņa strādāja. Jā, katru dienu, tāpat kā es. Kāpēc jūs tā jautājat? Nē, mēs vienkārši pagaidām noskaidrojam, kur katrs ir bijis. Tātad Benita visu dienu bija kopā ar jums? Nē, tagad, kad jūs tā jautājat, zināt, tad jā, viņas pāris stundām atprasījās. Uz kurieni? Teica, ka pie zobārsta. Viņai bija apsāpējies zobs, visu nakti nebija gulējusi, un tad viņa sazvanījās, pierakstījās un aizbrauca pie zobārsta. Viens laiks tikai bija brīvs 14:00. Viņa zvanīja jūsu klātbūtnē? Nē, viņa man tikai teica, ka piezvanījusi. Jūs gadījumā nezināt, pie kura zobārsta viņa ir? Bērni, es visu zinu. Ko jūs? Mēs taču tā kā krellītes. Saprotat, kopā uz poliklīniku, kopā pie zobārsta, kopā uz frizēto, kopā uz... Jā, un... Zināt, es varbūt... Nē, es tiešām nevaru noticēt, tiešām Benita. Es varbūt labāk aiziešu, paskatīšos, man noteikti ir šī zobārsta vizītkarte. Jā, bērni, jā. Labdien! Šeit jums zvana Benita Savicka. Es pagājušā mēneša 16. datumā biju pie doktora Vētras, un es gribētu precizēt apmeklējumu summu, un man vajadzēs čeka kopijas. Apdrošinātājiem? Jā, es pagaidīšu. Kā lūdzu? 3. jūnijā? Nē, tad... Piedodiet, es būšu kaut ko sajaukusi. Nē, to čeka man nevajadzēs. Paldies, vislabāk. Benita 16. datumā nav bijusi pie zobārsta. Dainavītē meloja, zinu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs zvanam Marčelo, noskatām Benitas adresi un dodamies ciemos pie tās dāmas. Nu tad lūdzu jūsu līgumiņš, pārbaudiet noteikti savus datus, vai visi kārtībā. Līgums. Kur man te vajadzētu pārakstīt? Es atvainojos. Protams. Jā, Robi. Vecīt, es līgumu parakstu, es nevaru runāt. Ko tev vajag? Benitas adresi? Paklausies, es tev vēlāk nosūtīšu īziņā, labi? Jā? Viss? Tā. Es atvainojos. Jā. Nu tad te būs lūdzu jāuzliek savs parakstīņš. Jā. Jūs taču esat priecīgs? Protams. Lieliski. Jā. Nu, lieliski, es jūs apsveicu ar jūsu pirkumu. Tagad man ir dzīvoklis. Jā. Uzreiz zināju, ka tas Uģis nav vainīgs. Viņš ir normāls džeks, nevis kaut kāds mankārīgs psihopāts. Tur vēl mūsdienās džeki, kas ir gatavi pa velti tantiņai nopļaut zāli un malku saskaldīt. Izdzēs ārā šito. Prātā nenāk. Izdzēs ārā. Pagaidi, lūdzu, pagaidi. Mier īziņa. No Marčelo. Nu, uz kuriem braucam? Uz Vesetas ielu. Vajadzējuši mums piezvanīt, nav jau teiks, ka tā Benita būs mājās. Kāpēc? Mums vajag pārsteigumu momentu. Jā, pareizi, nekāda telefona zvana. Tieši tā. Dzīvoklis normālā vietā. Kāpēc tāda mantkārība? Naudas taču vienmēr cilvēkiem ir par maz.
Savickas kundze! Benita! Benita! Halo! Vai ir kāds? Savickas kundze? Benita! Viņa mirusi? Jā. Ūdens ir augsts. Es tā vairs nevaru. Es nogalināju Leontīni. Ko tu tur apnājies? Mums te vajag būt kaut kur jaunam fotorāmī. Priekš kam te vajag? Pārsteigums. Labajā pusē augšā atvilknē. Te? Varēs reiz paprasīt, nu neizvandi tur visu. Čau! Tu viens? Jā, mēs abi divi un bulkas cienājies. Nelaid viņu iet. Kāpēc? Ko viņš tu dara? Gatavo pārsteigumu. Kādu pārsteigumu? Man ir zinām nojausma, bet es nedrīkst teikt. Labāk izstāst, kā tev gāja pie tēva? Tēci painteresējies pie bijušiem kolēģiem. Rokraksta ekspertīze ir noskaidrojusi, ka pirmsnāves zīmīte ir rakstīta ar Benitas roku. Uz tās ir tikai Benitas pirkstu nospiedumi. Policija ir atzinusi, ka tā ir pašnāvība. Un tad jau droši vien tā arī ir. Nezinu, kaut kas man tajā situācijā nepatīk. Un kādā situācijā? Tas, kā viņi tur gulēja, kā viņi tā izskatījās, jocīgi. Gabriela, var tevi uz mazu mirklīti. Pārsteigums? Rūķīt izmuldējās? Nu, es biju mēms kā riekstu bulka. Es vēl drīkstu apstīties. Tikai pēc Gabijas. O! Atrod šajā telpā kādu vienu atšķirību. Es jau redzu. Ēd riekstu maizi. Nu? Es nezinu. Patīk? Nu jā, protams, ar flamingo būtu bijis smukāk, bet, nu, kopā ar radiniekiem ar nav slikti. Es tikko sapratu, kas man likās neloģisks tajā Benitas nāves ainā. Paskaties, kāda man te mati. Nu, jā, un? Saprotu, kā viņa gulēja tajā vannā. Viņai bija tikko uztaisīta svaiga frizūra, viņa bija tikko nofrizētājs, viņai bija ieveidot mati. Nu, varbūt gribēja pēc nāves izskatīties skaisti. Tad viņa būtu uzvilkusi savu skaistāko kleitu, viņai mugurā bija halāts. Nevar būt, ka viņa bija padomājusi tikai par matiem. Bet tad mums ir jānoskaidro, pie kāda friziera viņa bija bijusi. Tātad Benita tajā dienā bija šeit. Viņai bija griešana un veidošana? Jā, tieši tā. Viņa bija labā garstāvoklī, jokoja, viss bija kā parasti. Es saprotu, mēs jūs traucējam, bet es saprotu, ir svarīgi atcerēties, vai Benita tajā dienā varbūt viņa bija citāda. Varbūt viņa nervozēja, skatījās pulkstenī, steidzās. Es atceros, nē. Nebija nekāds nepatīkams telefons mans vai īsziņa. Viss bija kārtībā. Jums tas skan radio, varbūt viņi izteica piezīmi par kādu dziesmu, par laika apstākļiem. Varbūt viņi kaut ko teica, es nezinu, par politiku, par cenām, par bērniem, par pretgrumbu, krēmiem, nu jebko. Gabi? Benita iepriekšējā dienā bija pierakstījusies uz manikīru un pedikīru. Tajā dienā viņa bija nogriezusi matus, nākošajā dienā viņa bija pierakstījusies uz manikīru un pedikīru. Pilnīgi skaidrs, ka viņa netaisījās mirt, viņa gribēja dzīvot vēl ilgi, viņa kopa sev, tikai viņa gribēja bez būt skaista. emocijām. Skaidrs, ka kāds ir nogalinājis Leontīnu, tikai jautājums, kas un kāpēc. Nu, kāds, kuram tas ir bijis izdevīgi, kāds, kurš piespieda Benītu uzrakstīt atved vēsturi. Tas nozīmē, ka mums ir jāmeklē kāds, kurš ir nogalinājis Leontīnu un tagad mēģina uzvelt vainu Benitai. Nu, kurš gribēja mēģināt nogalināt Leontīnu?
Un atgriežamies pie pozitīvā īrnieka Uģa, kurš ar savu nesautīgu darbu panāca to, ka māja tiek norakstīta viņā. Bet kuru Benita turēja aizdomās, vai ne? Tātad mantojums ir, bet kas traucē? Benita, jo viņi iet uz policiju, pie juristiem, pie detektīviem. Tātad Benita ir problēmas, Benitas nav. Jā, nav problēmas, ok, es esmu gatava uzklausīt un ņirgāšanos par to, ka es uzķēros uz dūmu. Bet es taču neņirgājos, man arī kādreiz gadās kļūdīties. Kopš kuras laiku tu spējusi iecietīs par manām kļūdām? Mēģināsim saprast, ko mēs zinām par Uģi. Bioloģijas students, strādā zooloģiskajā dārzā. Naudas maz. Jā, darba vietā viņš iepazīstas ar Leontīnu, ievācas pie viņas dzīvot, bet par īri nemaksā. Jā, cik daudz viņš ir palīdzējis viņai, to zina tikai viņš pats un mirusī kundzīte. Jā, bet Benitas gadījumā viņš melo par alibi, jo bija reāli gan motīvs, gan iespēja. Tātad Benitas gadījumā par alibi jābrauc noskaidrot, motīvs, elementārs novelt vainu uz kādu citu. Nu, ne tikai. Vajadzēja atbrīvoties arī no Benitas, kur bija kļuvusi jau bīstama. Jo pazīstot to sievieti, viņa taču mierā nebūtu likusies. Protams, nav labi tā runāt par mirušajiem, bet viņa ļoti mīlēja naudu. Un atriebība Uģim būtu kļuvusi par viņas dzīves mērķi. Un, ja gadījumā Uģis arī ir vainīgs, viņa taču noteikti to būtu pierādījusi. Tātad mēs ar Gabiju dodamies uz zooloģisko dārzu un mēģinām saprast Uģa alibi Benitas gadījumā. Nē, tas viss, protams, ir ļoti pareizi, bet man intuīcija saka, ka mums vajag noskaidrot, cik liels ir Broņislava un Dainvītas mantojums. Varbūt, ka tie instrumenti un tās brošiņas ir daudz vērtīgāks nekā mums liekas. Un nevajag smieties, tā ir reāla versija. Mūsdienās nogalina pat par piecīti. Atceraties to rakstu avīzē. Nosista tantiņa, atņemti 12 lati. Labi, noskaidro šo versiju, bet atceries, izdevumi no tavas kabatas. Un šitam tipam es devu norakstīt matemātiku. Ko mēs darīsim, ja Uģis turpinās apgalvot, ka bija kopā ar Regīnu? Pagaidiet. Tad mēs viņus abus salādīsim kopā, lai viņi viens otram acīs pasaka, ka melo. Un paskatīsimies, kurš no viņiem būs ticamāks. Apkungs, labdien. Es uzzināju par Benitu. Nē, tas ir briesmīgi. Jā, tas ir briesmīgi. Mēs te viss kolektīvs pilnīgi jau vāramies. Mēs te spriežam, analizējam, domājam, jā. Policija mums teica, ka Benita esot izdarījis pašnāvību. Vai tā ir taisnība? To mēs nedrīkstam komentēt. Bet mums tā teica, ka viņa esot tā kā uzrakstījis zīmīti un atzinusies Leontīnas slepkavībā. Mēs tiešām pagaidām jums nevaram sniegt šādas ziņas. Bet saprotat, taču mēs uztraucamies, jā, tad pilnīgi nenormāla situācija. Jūs iedomājaties nomirst vienu kolēģi, pēc burtiski neilga laicīgi nomirst otru kolēģi. Mēs jūs saprotam, bet tiklīdz izmeklēšana būs pabeigta, jūs informēs par rezultātiem. Tas ir pagājuši top. Vai tad tā izmeklēšana vēl turpinās? Tieši tā. Un jūs varētu mums nedaudz palīdzēt. Kādā veidā? Varētu pateikt, kur mēs varam atrast Uģi Dreimani. Uģis, jā, viņš šobrīd varētu būt kaut kur bērnu rotaļu laukumā. Iet tik taisni. Paldies. Mēs pie jums. Mēs gribam zināt, kur jūs bijāt Leontīnas un Benitas nāves laikā. Mēģināsiet man piešūt vēl vienu slepkavību. Neiznāks, man ir alibi. Tāds pats kā iepriekšējā reize. Uzminējāt. Čau, Zaķīt! Čau, paskaties, ko es tev nopirku. Paskaties. Uģi, tas ir kaitīgi. Reizēm taču var, mums jau ir ko svinēt. Detektīvi interesējas par manu alibi. Tagad jau arī Benitas gadījumā. Lūdzu, tie ir tas, ko jūs gribējāt redzēt. Jā, paldies. Neticami. Tas taču visu sagriež ar kājām gaisā. Uģis abos gadījumos bija kopā ar mani. Pat vēl vairāk. Mēs bijām kopā visi trīs, turklāt publiskā vietā, akvaparkā. Meitai ir saglabājušās biļetes, viņa jau tās kolekcionē. Tā kā es to varu apliecināt, kur vien vajag, pat policijā. Jūsu vīrs? Visu notikušā rezultātā mēs
Mēs sapratām, ka tā vairs nevar turpināties. Es visu pateicu, ka gribu šķirties un esmu iesniegusi jau dokumentus. Tā kā slepkavu jums nāksies meklēt citur. Bet varbūt, ka tā Regīna vienkārši melo viņu piesaidz uģi. To mēs jau pārbaudījām. Jā, visi trīs ir bijuši akvapar, kā vairāk darbinieki viņus ir atcerējušies, tāpēc, ka mazā meitenīte tur sasitās, raudāja, tad viņa gāja pie medmās slimēt plāksteri, tad mierinājumā mēdz saldējumu, var cikot, uģis atkrīt pilnīgi galīgi. Mans pirmais iespējas ir viss pareizs. Uģis ir svēts. Bet ko mēs esam palaiduši garām? Nu, pagaid, bet var taču gadīties, ka motīvs ir pilnīgi kaut kāds cits. Nu kāds? Kurš vēl iegūst labumu Leontīnas nāves gadījumā? Nav jau tā, ka vienmēr to dara dēļ labumu kaut kādu. Nu, ir taču arī slepkavības, es nezinu, afekta stāvoklī. Ar gāzes plīti afekta stāvokli. Bet var taču gadīties, ka slepkavības ir izdarījuši divi dažādi cilvēki. Nu, varbūt, ka uģim ir kāds līdzdalībnieks, par ko mēs paši nenojaušam. Starp citu, jūs teicāt, uģis grib māju pārdot. Negribot tur dzīvot, jo esot atmiņas un tā tālāk. Varbūt, ka tas nav atmiņu dēļ. Vienkārši vajag naudu, lai samaksātu līdzdalībniekam. Tā ir versija. Starp citu, jā. Un nevajag aplaudēt, jā. Nevajag. Čau! Jūs nevarat iedomāties, ko es uzzināju pie notāra. Tiem instrumentiem brošām, protams, nav nekādas vērtības. Toties es zinu, kurš ir slepkavs. Kas? Leontīna īsti pirms nāves ir pārakstījis savu testamentu. Pirmajā variantā māja netika novēlēta uģim, bet gan kādam citam. Re, kur ir pirmā testamenta kopija. To mums izdosies? Mums ir gan fakti, gan pierādījumi. Jā, bet netieši. Tas nozīmē, ka jāizspiež atzīšanās. Labdien! Vai! Priecājos jūs redzēt, labdien! Jums laikam pie mums ļoti patīk. Bet ir jau var par ko, mīlēt šo vietu. Mums te ir vienkārši brīnišķīgi smalkmaizītes. Nāciet pie mana galdiņa. Bet es šobrīd jums ieteiktu šo te eklēru mēli var norīt, jā. Mēs zinām, ka jūs to izdarījāt. Ko izdarīju? Nogalinājāt Leontīnu. Pēc tam arī Benitu. Bērniņ, nu ko jūs man smīdināt? Tas ir vienkārši smieklīgi. Notārs apgalvo, ka Leontīna māju norakstīja jums. Man? Es pirmoreiz kaut ko tādu dzirdu. Jā? Notārs gan saka, ka testaments bija sastādīts jūsu klātbūtnē, un jūs esat ļoti labi informēti par tā saturu. Es tiešām nesaprotu, kur jūs kaut ko tādu varējāt izraut. Dīvaini. Tā notārs vienkārši visu izstāstīja. Turklāt kopiju iedeva. Nu, vecī tādas lietas parasti glabājās 10 atslēgām. Klau, varbūt man paprasīt Robčikam algas pielikumu? Es domāju, ka labāk prasa Gabijai. Viņai sirds mīkstāk. Tā ir ideja. Kā man pašam neienāca prātā? Es ar brīnos, bet starp citu piečuks par ideju. Nu, no lielās algas. Bet obligāti. Klau, man liekas, ka mēs varētu sākt jau atzīmēt, ne? Tas trakais jau vēl nav noķerts. Nu nekas, nenoķers šodien, noķers rīt. Galu galā tā vienkārši ir policijas darīšana. Jā. Mēs savu esam izdarījuši. Jā. Ņemam pa vienai. Protams, ņemam. Starp citu, es zināju, ka testaments ir mainīts un ka man vairs nekas nepienākas. Es zināju arī to, ka ir sastādīts otrs testaments, bet tas neko nenozīmē. Man nebija iemesla nogalināt Leontīnu, saprotat? Pie tam man ir alibi. Tieši tajā dienā es braucu uz tipogrāfiju pēc jaunajiem reklāmas bukletiem. Bukletu paņemšana jums aizņem 5 minūtes. Ko jūs darījāt pārējās 2 stundas? Ko darīju? Es sēdēju sastrēgumā, es iegāju veikalā, es padzēru kafiju, es braucu ar līkumu. Jā, tieši garām Leontīnas mājai. Nebiju es tajā rajonā. Soda kvīts par auto nepareizu novietošanu tieši pretī Leontīnas mājai. Ko jūs sakāt, jaunais cilvēks? Laidiet vaļā! Es teicu, cilvēki! Palīdzi!
Zini, par ko es domāju? Nebūtu es to Benitu šeit atvedis. Ļoti iespējams, viņa jau būtu dzīva. Tikai nevajag. Bet tā ir. Es taču viņai pasviedu ideju, ka ir jānāk pie detektīviem. Nevajag tikai šitos kā būtu, ja būtu. Ir tā, kā ir. Vajag domāt pozitīvi. Un pozitīvais ir tas, ka tā slepkavnieca Dainuva ir noķerta. Jā, ja tu nebūtu sācis interesēties par to, viņi vēl tagad skraidītu apkārt un slepkavotu. Pagaidi, sapcīt par to, tu neko nevar zināt. Jā, esi mierīgi. Māju viņi taču nedabūja. Tātad būtu jāmeklē citi varianti. Nu, priekā. Leontīna to māju bija novēlējusi man. Mums viss bija sarunāts, bet viņi man meloja. Viņi man 10 gadus stāstīja, ka miršs, un es viņai ticēju. Viņi man vienkārši izmantoja. Visas tās mūžīgās kafijas cešanas, tās mūžīgās braukšanas uz dievnamiem, tās mūžīgās vēsturiskās takas. Un galvenais Dainīt, es bez tevis tā kā bez rokām, ko es bez tevis darītu. Tu mums esi tik enerģiski atdod man to, atrod man šito, atnes man šito. Un man tā kā nekādas dzīves vispār nebūtu. Viņai tik tās problēmas pati dzīvo privātmājā, tā kā lielmāte man saimnieks dzīvēt nost. Es biju pelnījusi to māju, viņa man bija solījusi, viņa man izmantoja. Katrs gads tā kā pēdējais. Tūlīt jau es miršu. Cik es ilgi vēl varēju gaidīt? Aha, uzvār man skāpiņu supīti, Dainīt. Šerī savu skāpiņu supīti. Benita. Benita, man žēl. Nevajadzēja viņai bāzt deguns. Es viņai teicu, nu taču sarunāsim, nu. Bez viņa policija. Kur es liešu? Bija domājis, ka liecību sniegšana aizņem tik ilgu laiku. Labrīt! Tad tā jūs mums gaidījāt? Jā, bet tā nav pēdējā, mums ir krājumi. Es atnesīšu. Glāzes arī, ja? Nē, nevajag. Tiešām viss ļoti ievilkās. Varbūt atliekam to svinēšanu uz rītdienu. Varbūt jūs tomēr pastāstīsiet, kā te jums gāja? Ai, nē, lūdzu, nē. Zin kā, tiekamies rīt, mēs arī tūlītiesim mājās. Jā, es saprotu. Jā, labi. Rūķītinamies. Nu, līdz rītam. Atā! Iesim mājās. Kādi tev priekšlikumi? Iedzeram kādu glāzi vīnu. Nu ko, iesim kaut kur paturpināt? Nē, šoreiz nē. Citreiz. Kas tev atturībniekos esi iestājies? Nu, beidz, mēs augšā gandrīz puslitru izsūcām. Man vienkārši rītā tiesā jābūt. Skaidrs, nē. Nu, tad es ar neko. Tad atliekam uz citu reizi. Davai. Hai. Čau. Paldies par fotogrāfiju. Kādu? Un to, kas stāv kabinetā starp jūsu bildēm. Tev tiešām patīk? Jā. Prieks. Nē, nu, ar flamingiem, protams, būtu bijis labāk.
gan no